ļoti svarīgi, lai deguns elpo, lai viņš ir brīvs, lai viss tīrās ārā. Problēma ir tad, ja sāk pilināt 2, 3 nedēļas, mēnešus un gadus. Un, principā, to 5 dienas, tas ir intervals, kas jāievēro, bet tas ir nobīdi no viņa ir, pilnīgi normāli. Jā, ja mēs pilinām mēnesi un 2 un gadu, tie pilieni sašaurina asinsvadus, un gļotādām vienkārši nepietiek skābeklis, un viņš sāk lēnām bojāties. Un beigās ir tā vienkārši, ka deguns neelpo, pilina biežāk, kamēr arī pilieni vispār nepalīdz. Gļotādi beigta. Puņķis patiesībā dalās 2 daļās. Viena ir balta, caurspīdīga, tas vienkārši gļotis, kas veidojas vairāk un tek. Otrs ir puņķi, kas būs jau strutas, kas būs dzelteni zaļi. Gļotas veidojās litrs dienā, un tas viss tek iekšā, tas ir, lai gļotādi būtu mitri. Ja ir kaut kāda alerģija, tad vienkārši viņas veidojas vairāk. Deguns tek. Bet, ja jau strutas, tad tie ir biezi dzelteni puņķi, un tas ir iekaisums. Ja deguns neelpo un viņš stāv ciet, tad veidojas vairāk iekaist. Un, principā, lielākajai cilvēku daļai viņi ir jālieto. Tabletes ir efektīvāk, ja ir ļoti akūta situācija, viņas vajag lietot, bet viņi sašaurina visus asinsvadus, arī sirdī. To lieto tikai tad, ja ir nopietna situācija.